Labdien, tauta! Es jums gribēju pateikt vienu lietu. Šonedēļ vloga nebūs, būs atbildes uz jautājumiem. Kā jau es tā skatos, man te pāris jautājumi ir zem video klipa, Twitterī nekā nav, tāpēc tur mēs neliedīsim šodien iekšā. Varam sākt. Misters Marks 101 raksta. Ko tu taisies filmēt turpmākajos vlogos? Es domāju, ka es neko digitāli nefilmēšu kā parasti, viss pa vecam, bet ja kaut kas interesants notiks, es nofilmēšu. Tā, skatāmies nākamo. No Black Movie Dynamite raksta. Vai tu filmēsi public trolling video, kur prasīja zviedriem jautājumus latviski? Par to es šaubos 100%, ka diez vai, jo es neesmu muļķis. Un jā, tāds atkal Marks, Misters Marks 101 raksta. Vai tu plāno izdot DVD? Jā, DVD visticamāk būs šeit. Tālāk, kur mēs ejam. Atradu vēl pāris jautājumus, jo vienu video klipu, kur varētu izstīties šādi. Vai plāno pafilmēt skolu? Es domāju, ka nē. Piedošanu, kas atsūtīju Black Movie Dynamite. Man mēdz piemirst. Ejam tālāk. Atkal Black Movie Dynamite raksta kā čobi. Vai varēs sagaidīt vēl Fact or Times sērijas tuvākajā laikā? Godīgi sakot, nepārāk, jo man tur nekādīši tādi nav, ko filmēt. Nav, jā. Jā, te ir vēl viens, bet tas nav. Jā. Šeit arī nekā nav, kā vienmēr. Ejam tālāk. Ejam. Skatāmies tālāk nākamais. Tas vairs nav jautājums, tas ir challenge. Vai tu vari attēlot 15 smieklīgākās sejas 30 sekundēs? Un pašu pēdējo kā kompletīti es atstāju nevis jautājumu, bet challenge. 15 smieklīgākās sejas no 30 sekundēs. Tas būtu grūti. Labi. Mēģināsim. Es varētu. Nē, šitais izdādos, jā. 4 sejas 10 sekundēs. Nebūtu paspējis. Paldies, ka skatījāties. Šī bija viena no tādām reizēm, kad ir jautri. Un ja nav jautri, tad sūtiet vēl, kamēr būs pār 1000 jautājumu. Un tas būs interesanti, tad viss būs jāpaspēj 3 minūtēs iefilmēt. Labi, uz redzēšanos un tad līdz nākamajai reizei.